Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu. Esiet sveicināti, ar jums kopā Olimpiāde.lv. Nesen Jūrmalā uzstādīts jauns junioru rekords šķēpmešanā. Šodien raidījumā iepazīsimies ar tā īpašnieku talantīgo Zigismundu Sirmo. Bet vēlāk uzzināsim, kura no Geto basketu superfināla komandām dosies Andra Biedriņa dāvātajā ceļojumā uz Ņujorku. Šī gada 9. septembrī Jūrmalā dzima jauns Latvijas junioru rekords. 82 metri, 27 centimetri. Pasaules junioru ieskaitē tas ir otrais labākais rezultāts. Bet pirms 18 gadiem šeit pat Rīgā dzima šī rekorda īpašnieks Zigismunds Sirmais. Raidījums Olimpiāde.lv devās iepazīt jauno sportistu, par kuru nākotnē iespējams dzirdēsim ļoti daudz. Zigismunds pārsteidzis daudzus jau divreiz. Pirmoreiz Kanādā Monktonā, kad pasaules junioru čempionātā uzstādīja jaunu Latvijas junioru rekordu – 77 metri, 97 centimetri. Nesen viņš laboja sev piederošo rekordu sacensībās Jūrmalā šķēpraidot aiz 82 metru atzīmes. Jūsu uzmanībai jaunā Latvijas cerība. Es dzīvoju Rīgā, trenējos pat Daugavas stadionā. Sāku 2 gadus, principā 3 gadus atpakaļ trenēties. Sākumā skrēju tepat pie vieglatlētikā, pie trenera. Uzvārdu es viņam neatceros, bet viņš arī foršs treneris. Un tad kaut kā mēs izgājām ārā vienu dienu. Es arī bumbiņu pirms tam jau metu tālu. Mēs izgājām vienu dienu ārā un pamēģinājām šķēpu. Un it kā, protams, vieglāk, bet tālāk no visas grupas aizmet. Viņš izdomāja man aizsūtīt pie treneris Indris Eversons. Pamēģināt spēku šķēpmešanā. Un ar neatlaidību centos kaut kā tikt pie augstākas klases treneriem un sanāca un tika pie Valentīnas Eidukas. Un jau gan acis piešauta, bet, izskaties, ka varētu mest šķēpu. Galvenais, ka tāda gudra galva viņa arī, tas jau arī daudz nosvara tādā tehniskā veidā. Patīkam trenerim, patīk trenēties. Ir konkurence ar to. Ar vadījumu jācenšās, tur jāskrien kaut kādu sprintiņu. Protams, es viņam jau krietni aizmugurā esmu, bet, ir kur tiekties, mēģināt pārspēt. Patīk man trenēties šausmīgi. It kā jau nav tā, ka vairāk trenēsies un arī vairāk sasniegs. Satraumēties ar šitā. It kā es cenšos tā daudz maz, cik vien, mēra robežās un bišķi vairāk no sevis izspiest. Man jau patīk tas, ka es varu, es gribu. Es saku, Zigi, šogad jau tā kā pietiktu jau, es savu izdarīju. Jūs tā domājat, ka es vairs nevaru? Tas jau tāds sportisks raksturs. Kaut kā ir taču jāatsakās, ja grib kaut ko sasniegt. Man arī ir tā bijis, ka esmu vēlējies pamest šo sportu, bet nezinu. Kaut kā tomēr iekšā. Mīlestība par šķēpu tomēr ir. Katrs cilvēks sev ir savādāks. Viens ir nopietnāks, Vadims vairāk draiskulīgāks, Ainārs ar Kovals ir pārāk nopietnas saka. Šitais arī ir nopietnas. Esmu nospraudis savu mērķi, kurus gribu sasniegt, un es viņus centīšos sasniegt. Jā, ļoti centīšos. Pārsteigt pasauli. Nē, gluži ne pārsteigt, bet it kā jau es esmu pārsteidzis. Centīšos vēl uzlabot savu personīgo rezultātu. Es negaidīju šitādi. Es domāju, 80 varētu, vēl jau bišķiņi pa maz ir trenējies. Vēl fiziski ir vājš. Tā, ka nekādas lielas štangas mēs nesam cēluši un tikai uz tehniku vienu viņš faktiski to ir uzmets uz savu tādu talantu uz tehniku. Mani pārsteidza bišķiņi. Šogad 82 metri, tas ir vispār neticami. Un tas rekords ir 1,60 m pielikt. It kā jau šķēpašanā katrs nākamais metrs nāk 2 reizes grūtāk, bet iesprāk bišķi pa 4 metriem, tā kā personīgais. Vadims šenīs gados vēl bija tāds bišķiņ palaidnis liels.
Man vajadzēja mazliet pavaktēt, lai es saku, Vadim, vēl tu varbūt to un to vēl. Nē, es jau izdarīju, bet es jau redzu, kā tur izdarīju. Bet šitais varētu teikt tā, ka es jau saku, Zigi, šodien diezgan. Nē, es vēl tur bišķiņu vēl tā. Tā, kad, prātīgs puika vienkārši. Es domāju, ka, ja tā turpināsies, ka viņam rezultāti neizpaliks. Trenēt klāt spēku ļoti vajag un tehniku. Pamēģināt noturēt ar to visu ziemu, jo man kaut kā sanāk. Te ir tehniski, te nesanāk tehniski. Viņš jau ir sadomājis, ka viņš grib labot Torkelsena pasaules junioru rekordu. Es domāju, ka tas ir iespējams. Šogad pastrādāsim vairāk uz spēku un bez šaubām paralēli tehniku. Un tad jau es domāju, ka 2 metru pieliks klāt. Jā, ja pretiniekam vēl ir sanāk vēl viens metiens, tad tu neesi vinnējis. Un ja tev vēl viens metiens, tu neesi zaudējis. Tieši tā. Man devīz tagad. Visu to labāko, lai ir olimpietis, lai izcīna medaļas, lai turpina tā, kā ir iesācis. Tad jau būs. London 2012, ko te viss? Es nezinu. Nākamo mērķi. Jā, aiz junioru gadiem. Tomēr sanāk tieši būs 20 gadi. Viss ir iespējams. Čau! Basketbols atgriežas sporta manēžā. Šoreiz Geto basket superfināls. 30 labākās komandas, labākie streetbolisti tiekās šeit. Skatāmies, kā viņiem veicās. Tas brīdis ir klāt. Visu vasaru simtiem jauniešu visā Latvijā centās nokļūt šeit. Tas ir Geto basket superfinālā, lai cīnītos par Latvijas basketbolista Andra Biedriņa dāvāto braucienu uz Nacionālās basketbola asociācijas spēli Ņujorkā. Turnīrs notika pēc izslēgšanas spēļu principa, sākoties no 16 daļfināliem. Geto basket vasaras izcilākās komandas izlozē tika īpaši izlikts, lai tās ātrākais tiktos tikai pusfinālā. Šoreiz spēle notika līdz 21 punktam, kas tiešām ļauj noskaidrot labākās komandas. Tā kā šeit bija sapulcējušās veiksmīgākās šī gada streetball komandas, neviena spēle neiztika bez saspringtas gaitas, kuras liktenis izšķirs tikai ar dažu punktu starpību. Es domāju, ka galvenais bija tāpēc, ka man bija jāsat mazie, un vienkārši sakot, viņi man apspēlēja. Ļoti daudz punktu samet no apakšas, kur tas netika līdz kājās, un tas, es domāju, arī izšķīra šoreiz. 21 tā pašvak ir, ka nākā 10, tad jūt jau, ka spēki beigas, un tad meklē jau partneris, lai viņi spēlē, un pārcerā jau uz beigām no distances spēle notiek. Ideāls pasākums tikai tagad uz ielas notiek, tur Grīsiņkalnā. Vakarā uz šādas lampiņas vajag uzlikt, tā lai kaut ko redzēt. Spraigākās cīņas notika pusfinālos, kur nedaudz pārāks pār pretiniekiem bija Jelgavas Urbanmet un Rīgas Mazais. Spēlē par 3. vietu cīnījās superfināla lielākajai pārsteiguma autoru Iecevas komanda, kur mazajā finālā pārspēja Bonapartī, kas visus spēkus un emocijas bija atstājuši saspringtajā pusfinālā. Individuāli titliem bagātākais sezonas spēlētājs Artūrs Kraviņš saņēma Geto MVP balvu, jeb Geto Kabana balvu. Es nezinu, nevar iedomāties. Varbūt es nezinu. Es pelnījis? Es nezinu. Varbūt nē. Ko nozīmē kabans? Nozīmē kabans. Es nezinu, moši tā kā brāzeru, tik tādi kabani manai uzturē, tādi spēcīgi vīri. Es mazs rūķis, es nezinu. Un tad fināls bija klāt. 2 šovas ar tituliem bagātākās komandas, kuras pēc ranga abas bija pirmajās 2 vietās. Solīja nemazums intrigas un spriedzes. Ok, Jelgava, jūs esat sakrāmējuši čemodānus, cik es saprotu, jūs viņus varat paņemt, ielikt bagāžniekā, varbūt aizbraukt līdz lidostai, Nārvisenā paņemt kādu hotdogu, tad uz mājām Jelgavā. Jau vēlas, tomēr jāiet gulēt. Mēs brauksim uz Ņujorku. Mazais brauc uz Mārupī. Urbanet brauc uz Ņujorku, atradīsim leduskapi magdētiņus jums. Šoreiz veiksmīgāk izrādījās Jelgavas basketbolisti, kur ar Edgara Krūmiņu priekšgalā pārliecinoši aizvadīja visu fināla spēli un nedeva nekādas cerības pretiniekiem uz veiksmīgu iznākumu.
Urbanmet saņēma biļetes uz Ņujorku, kā arī pirmo Geto basket superfināla čempionu titulu. Bet tagad pienācis laiks kam mežonīgam. 12. septembris Havaju salas. Neaprakstāms un elpu aizraujošs augstums, vairāki dullie un cīņa par pasaules čempionu titulu. Kas tas ir? Cliff diving jeb lēkšana no klints. Gadiem viņi ir trenējušies, gadiem viņi ir nesekmīgi piezemējušies un gadiem viņi ir augstuma un ūdens sabiedrotie. Šeit ir tikai 3 likumi. Pirmais – novērtēt ūdens tilpnes dziļumu, otrais – uzzināt un izvērtēt augstumu, bet trešais – tikt ārā no ūdens. Šiem džekiem nevis dūša papēžos, bet gan papēži dūšā. Iepazīstieties, 9-kārtējais pasaules čempions Orlando Duquesne. Viņš uzvarēja šajā posmā, bet kopvērtējumā viņam ielika Gerijs Hants, kurš kļuva par čempionu absolūtajā kopvērtējumā. Plunkšs un ūdenī iekšā. Tiekamies nākam trešdien. Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu.